Slavu Dievam, viņš ir glābējs. Viņš ir glābējs, viņš ir tas, kas ir nomiris mūsu dēļ. Amen. Amen. Krusta nopelns. Mēs varam ievērot, mums ir jāievēro Dieva likumi, mums ir Dieva vārds jāievēro, bet ir mums jāatcerās, ka tikai caur viņa žēlastību un tikai caur viņa krusta nāvi, caur asinīm, mēs varam tikt pie Tēva, un caur asinīm mēs tiekam attaisnoti. Amen. Es nerunāšu par Kristus augšām celšanās svētkiem mazliet. Jums kādas jūsu pārdomām, kādas rakstu vietas, kādas atziņas, kādus vēsturiskus faktus jūsu pārdomām es jums iemetīšu, lai jūs domātu. Kristus augšām celšanās svētkus mēs varam svinēt katru dienu, kur viņš ir, kur mūsu glābējs ir. Pie Tēva labās rokas viņš ir, vai ne? Pie Tēva labās rokas. Mēs svinām Kristus augšām celšanās svētkus, ja? Un ir rakstīts, cik dienas viņš bija kapā? 3 dienas un 3 naktis viņš bija kapā. Es jums pārdomāju, mazliet, es par to nesludināšu. Cik iznāk naktis no pirmdienas dienas līdz svētdienas rītam? 2 naktis. Cik dienas? 2,5 dienas varētu teikt. Ateisti varētu mums sacīt, kristieši, jūs neprotat skaitīt līdz skaitlim 3. Ja? Bet es jums sāku teikt to, ka mēs Kristus augšām celšanās svētkus varam svinēt katru dienu, bet pārdomā ir labas un nav. Un ir netik labas baznīcas tradīcijas. Varbūt lieldienas svinēt tā, kā kristīgā baznīca svin, ir laba tradīcija. Bet es mazliet, tas nebūs mans šīs dienas sludināšanas tēmas, par to domāju vakar un sapratu, ka ne šodien, bet mazliet es jums ieskicēšu, lai jūs paši domātu. Jā, mēs svinām Kristus augšām celšanās svētkus, un tā ir, es teiktu, laba tradīcija šodien. Un mēs varētu teikt, kas tad tur liels, es arī Dievam tad jautāju, kas tur ir liels, būtība jau nemainās, ja mainās mazliet laiki, ja? Bet mācekļi un Jēzus svinēja ko mēs Bībelē lasām? Paskā viņš svinēja, ja? Viņš svinēja paskā. Tie arī tur ir vidū neraudzētās maizes dienas, kad visu raugu izmet no mājām izrēlieši, ar to simbolizējot to, ka grēks tiek izmests ārā. Jēzus uzņēmās uz sevi visu grēku. Pasmaidiet mazliet. Citādi man liekas, ka es jūs mazliet šajā brīdī tā kā nošokēju. Pasmaidiet mazliet. Mēs runājam par Dieva vārdu. Mēs runājam par Bībeli. Un nekas jau traģisks nav, bet tikai Dievs vērš manu uzmanību uz kādām lietām, un es uz kādām lietām arī vēršu jūsu uzmanību, vai ne? Mēs saprotam to. Mazliet es jums vēl pastāstīšu. 1. Mūzes grāmatā, 1. nodaļā, 14. pantā ir rakstīts, ka Dievs, es jums izlasīšu priekšā. Tad Dievs sacīja, lai top spietekļi debesu vēlvē, lai šķirtu dienu no nakts, un tie, lai ir par zīmēm un laikiem un dienām un gadiem un laikiem, par sezonām. Un šeit nav, Dievs nerunā par vasaru un ziemu un pavasari un rudeni. Viņš runā, ebreju valodā šis vārds ir moadim, nozīmētais laiks, sapulces svētā, tikšanās vieta. Ja? To viņš sauc tie laiki, ko Dievs nozīmēja. Un viens no tādiem laikiem bija arī Paskā svētki, ko viņš nozīmēja, lai tiktos ar mums. Tas ir apmēram tāpat, ja jūs vai es savā darba kalendārā ierakstāt kādu laiku, kad jums ir sarunāts tikties ar kādu cilvēku. Dievs nozīmē laikus, kad tikties ar saviem cilvēkiem, ar Izraelu, ar draudzi. Tāpat pastāv mīts, ka Paskā ir ebreju svētki. Ja? Jūs esat dzirdējuši, lai viņi svin savus svētkus. Bībelē tam nav attaisnojumu. Ja? Es jums tikai pateikšu rakstu vietu. Tā ir 2. Mūzes grāmata 12.11. Es nelasīšu, jūs varat pierakstīt, kur ir rakstīts, tas ir tā kunga Paskā. Tā kunga. Ja? Nekas slikts nav. Tas kristīgā pasaules svinas, Kristus augšām celšanās
Bet kopš es sāku Dievs uz mani runāt, es jums teikšu godīgi, es šogad svinēšu tā kunga pasāli, kas ir aprīļa beigās. Tik tālu, bet tas nav mans sludināšanas temats šodien. Bet mazliet par vēsturi, par vēsturiskiem faktiem es jums gribu pastāstīt. Tas ir visai interesanti. Pavasarī ir 3 svētki. 3 svētki bija rudenī. 3 svētki. Pavasarī 4 svētki. Es arī tik labi nezinu. Bet rudenī ir Tauru svētki, Jom Kipur, Lielā grēka nožēlstība un Sukots. Zinat apmēram, par ko es runāju? Zinat? Jom Kipur, tā bija diena ebrejiem joprojām. Tā ir tāda visnopietnākā diena, kam viņi gatavojās, tad viņi izsūta savus grēkus un tad durvis pēc tam aiztaisās. Tad priesteris, augstais priesteris, upurēja ieejot templī vispirms par saviem grēkiem, viņš upurēja par priesteru grēkiem un par visas tautas grēkiem. Ja? Un kas notika pēc tam, šie vēsturiskie fakti ir no Izraela vēstures, patiesībā no Jeruzalemes un Babilonijas talmudiem. Tas nav kaut kas no judaisma, tur vienkārši ir vēsture pierakstīta. Kādas 4 zīmes, kā Dievs Izraela tautai liecināja par to fiziskajā pasaulē, ka Dieva jērs ir upurēts, ka šādi upuri vairs nav vajadzīgi. Jom Kipur laikā no 30. gada līdz 70. gadam, apmēram 40 gadus, 70. gadā, mēs zinām, ka templis tika nopostīts. Un ap 30. gadu Kristus miera pie krusta un augšām cēlās. 40 gadus tie ebreji, kas Jēzus kā mesiju, viņi neieraudzīja, viņi neatzina. Viņi turpināja Jom Kipura laikā, šajā grēka nožēlas laikā, upurēt. Un upurim pienesa 2 āžus. Ja? Vienu āzi tam kungam un vienu āzi, uz vienu āzi uzlika priesteris savas rokas, tā kā grēks uzlika, un viņi izcina ārā no pilsētas ārā. Sākumā viņi izcina tikai uz pilsētas vārtiem āzis, ko domājies nāk atpakaļ. Un kurš tad grib, kad viņi grēki nāk atpakaļ? Un tad viņi izcina viņu tik tālu, ka nogrūd no klints to āzi Azazēlu. Ja? Esmu lasījuši Azazēls, kā radies šis nosaukums. Pašā Bībeles sākumā ir rakstīts, ka Dieva dēli nāca pie cilvēku meitām. Ja? Tie bija kritušie eņģeļi un dzīva milži. Viens no tādiem milžiem, es esmu arī runājis, bija Goliāts. Goliātam bija vēl 2 brāļi, tāpēc Dāvidam bija 3 akmeņi lingā. Viņš domāja, jāpaņem ir arī akmeņas tam otram un trešam brālim, jānu gadījumā. Un Azazēls bija āzis un cilvēks. Varētu domāt, tas arī ir, tā kā vēsturisks, tā kā mīts, bet varētu domāt, ka arī no šīm savienībām dzīv pa pusi dzīvnieks, pa pusi cilvēks. Un Izraels par Azazēlu tādēļ nosauks, tādēļ, ka viņi saprata, tas ir vēlns, viss ļaunu, tāpēc viņam no kurienes grēks nāca, uz to grēku arī uzlika un izcina ārā. Un lūk, šos āžus, kad atveda, āžu paši nezināja, kurš būs tam kungam, un šī būs Azazēla āzis, un tad meta mēslus. Un parasti ar labo roku izvilka to labais tas mēsls. Bija vienmēr tam āzim, kas bija tā kungāzis, un ar kreiso roku vienmēr izvilka to mēslu, ko nogrūd no klints. Atcerieties, Jēzus sludina sinagogā, un viņi arī aizdara līdz klints malai. Atcerieties, ja? Arī simboliski tas ir. Un lūk, pēc šī 30. gada, kad mūsu eras 30. gada, kad Kristus tika krustā sists, viņi 40 gadus nekad vairs neizvilka lozi ar labo roku. Tikai krita loze šim Azazēla āzim, ja, ko nogrūd no klints. Dievs rādīja fiziskā veidā priesteriem. Man nav vairs vajadzīgs šis Adonai, tam kungam āzis pienest, jo bija Jēzus miris un augšām cēlies. Bija viens Dieva jērs, kas bija miris. Šī ir viena zīme. Vienmēr pēc sabata un arī pēc lieliem sabatiem, kas ir Jom Kipura laikā arī, tempļa durvis pēc sabata tika aizvērtas. Durvis aizverās. Tempļa
tikai uz sabatiem. Pēc tam, pēc 30. gada, 40 gadus, Jom Kipuru laikā, lielā grēka nožēlas laikā, dienām, 40 gadus viņi aizvēr tempļa durvis, un no rīta viņi atnāk un skatās. Tempļa durvis ir atvērušās, viņas ir stāv vaļā. Kungs runāja uz Izraēlu arī šajā fiziskajā pasaulē. Durvis ir vaļā. Ja? Mēs jaunā derībā lasām, ka mēs bez bailēm un bez šaubīšanās varam iet pie Tēva, jo durvis, mīļie, ir vaļā, tāpēc, ka mīra Dieva jērs. Amen. Jums ir interesanti šie fakti. Man bija viņi interesanti. Vienkārši papildus zināšanas un arī, Dievs apliecinās fiziskajā pasaulē. Dievs arī mūsu dzīvē, jūsu dzīvē daudzkārt, ka viņš grib runāt, viņš rāda fiziskajā pasaulē kādas zīmes. Jautājums ir, vai mēs esam dzirdīgi un vai mēs esam redzīgi šīs zīmes ievērot un arī saprast. Dievs rāda zīmes. Tās bija vienas no zīmēm, kas liecināja, ka Dieva jērs ir miris un viņš ir augšām cēlies, un man nav nekādu upuru vairs vajadzīgi. Trešā zīme. Viņi apsēja āzem šeit ap ragiem, viņiem bija tāds dzīparu, sarkans, kaut kāds pavadienas augums, nezinu kāds, ja? Sadalīja divās daļās, viena apsēja tam āzem, ko nogrūd no klinca pragiem, un otru piesēja pie tempļu durvīm. Un visu laiku, līdz 30. gadam, kad upurs bija pienests, 2. rītā šis sarkanais pavadiens bija nokrāsojies balts. Un vecāki arī par to runā. Ja jūsu grēki būtu tik sarkani kā asins, tad viņi taps baltāki kā sniegs. Lūk, Izraēla kalpotāji, viņi nevarēja saprast, tā esot bijusi viena no lietām, kas bija, viņi nevarēja saprast, bet kungs runāja. Man nav vajadzīgs šāds upurs ir pienests. Un 4. zīme, vai 4. tāds brīnums, templī ir menora, bija menora. Un tad, kad Jom Kipurs beidzās, tad menoras 4 vidējos degļus nocēsa. Un palika rietumu deglis, ko sauc par mūžīgo uguni, un 2 pēdējie degļi. Un no šī rietuma, no šī degļa aizdedzināja visus to menoru. Un Izrēlā tajā laikā, kad nebija elektrības, tā bija ļoti liela problēma, kad bija nocis uz uguns. Un katru rītu pēc Jom Kipura, kad priesteri ieradās, viņi redzēja, ka uguns, šī mūžīgā rietuma uguns, ir nocisusi. Un kungs ar to liecināja, es nepalieku vairs rokām veidotā templī. Es nemājoju vairs rokām taisītos tempļos. Mans gars šeit nevar būt. Jaunā derība, mīļie, vai ne? Amen. Es jums iesaku, tā ir svētība, painteresēties, palasīt, kas ir Paskā svētki. Es ticu, ka mēs, tas nav saistīts ar glābšanu, nepārproties, tas nav ar pestīšanu saistīts, bet tas ir saistīts ar to, ka kungs mūs vēlas svētīt. Tas saistīts ar to, kā es varu tam kungam izpatikt. Un ja es saprotu, ka viņš ir nozīmējis kādus laikus joprojām uz mūžīgiem laikiem, ja viņam ir svarīgi man šajā laikā satikt, tad man tas ir vēl svarīgāk. Vai es jūs nenošokēju kādu? Nē? Meklēsim, kā tam kungam patikt. Amen? Jūs pasmaidīsiet, jūs visu ļoti nopietni, kā jau tajā klusajā sestdienā, bet mums ir iemesls priecāties. Amen. Kungs ir augšām cēlies. Citus upurus vairs nevajag pienest. Amen. Viss piepildīts, Jēzus teica pie krusta. Viss ir piepildīts. Bet šodien mēs parunāsim, kas ir ar brīnumiem. Kā tikt pie tiem kārotaļiem brīnumiem, par ko mēs runājam. Kā ienest to Dievu valstību, kur ir mūsos. Dievs saka, ka Dieva valstība nenāks redzamā veidā, bet viņi mājo mūsos. Kā likt šai Dieva valstībai izplūst no mums, jo mums ir jāapzinās, kādā valstībā mēs dzīvojam. Šeit ir zemes. Kam pieder šīs zemes
valstība. Kam? Sātanam. Sātanam pieder. Bībele tā saka, Sātanam tā pieder. Tāpēc, kā Ādams atdeva savas likumīgās tiesības. Es nerunāju par skaļi. Jūs man varat sekot līdzi? Jā? Jūs esat gatavi klausīties, es ar jums varu runāt 2 stundas. Nezinu, vai tik daudz pati spēšu šodien, jo es esmu jums sludinājis daudzas reizes, ka grieķiskā mūsu domāšana saka, ar prātu piekrīt tas, kas rakstīts Dieva vārdā, es piekrītu ar prātu, tā ir patiesība. Jā? Bet ebrejiskā domāšana, bibliskā domāšana, kad kaut ko dzirdi, bibliski ticēt nozīmē, kad tu kaut ko dzirdi, tu arī izpildi to. Tu dzirdi un izpildi to. Es jums esmu to sludinājis, bet ziniet, kad pienāk laiks, kad tu pats tiec tajā pārbaudīts, tad nav nemaz tik vienkārši. Es Arturam vakarā rakstīju un šorīt no rīta, ka es nebūšu šeit, jo es nevarēju nostāvēt, man ir tik slikti pēdējās dienas, man ir tik slikta duša, ka es nostāvēt nevaru. Ja? Un šajā rītā es pēdējā brīdī domāju, mazliet tā nostabilizējās viss. Jūs lūdzāt par mani, nostabilizējās viss, un es domāju, bet tā, nekusties tik daudz, tāda sajūta. Un es sapratu, un es domāju, Maidu sludinu par to, ka ticēt nozīmē ne tikai intelektuāli piekrist, bet ticēt nozīmē ticēt un pēc vārda rīkoties. Mīļie, un tad, kad mēs esam veseli, tad, kad mums ir visu lietu pilnība, tad mums ir ļoti vienkārši tam ticēt. Un tad mums ir otram arī vienkārši pateikt tici tikai. Bet, kad tu pats esi atrasts šādā vietā, tad tev nav tas vienkārši, mīļie. Tas nav vienkārši. Tas nav vienkārši, tas prasa ticību. Tas prasa ticību. Un jaunajā derībā mēs viscaur to redzam, kad Jēzus teica, izskautu šo roku, tam vīram izstiept savu roku, izskautus roku, viņš mēģināja izstiept. Tas nav vienkārši. Tas nebija vienkārši aklam cilvēkam iet uz dīķi, neredzīgam vēl. Tas nav vienkārši. Tas nebija vienkārši. Mums ir vienkārši lasīt, kad mēs esam paši tajā, kad mums Dievs pašiem liek tā rīkoties. Tas nav vienkārši. Tas nav tik vienkārši. Bet es ticu, ka Dievs pagodinās tajā, ka mēs ticībā sākam rīkoties, ka mēs speram savu kāju tajā ūdenī. Tikai tad mēs redzam, ka ūdeņu pašķirs. Man šeit sēd draudzene, un es atceros, viņa stāstīs, drīkst pastāstīt tavu liecību. Viņa jaunībā, viņai bija ļoti slims kuņģis, tur bija čūli, 12 pirkstu zarnā, kuņģi, kur vēl kaut kas bija. Un es atceros, viņa neko nevarēja ēst. Tikai biezpieniņu, kartupelīti, maz gabaliņu, ko iet. Viņai bija slikta duša, viņai bija nelāp tādas, atceros gadiem no jaunības. Viņa pilnīgi ciedināta. Un šajās dienās, kad viņa bija atnākusi, kad es ar to mocījos, es saku, kā tas savs viņa bija, kad Dievs tev cietināja. Un viņa saka, bija Jelgavā, vasaras svētku draudzē, toreiz brauc arī tāds spēcīgs sludinātāji, un viens bija tāds Popovs, Aleksandrs Popovs, varbūt kāds no klātesošajiem atceraties to, jā? Aleksandrs Popovs, svētīgs vīrs, viņām bija cietināšanas dāvana. Es neatceros to brīdi, bet man draudzene stāsta, acumeklīgi dziedināšana nenotika, bet viņi dzirdēja šo vēstu, ka viņš sludināja. Kristus brūcēs ir dziedināšana, un apliecina to, ka tev ir slikti. Un viņa teica, un es apliecināju to, es devos uz darbu, un man bija slikti, un es skatījos tur darbā uz tiem garšīgajiem virtulīšiem, ko toreiz jau gatavoju. Es nevarēju nevienu iēst, jo kā es ietu, man bija slikti. Bet skāp katru rītu tramvajā, ar tramvaju braucot un apliecināju, kungs, es tev vienalga slavēju, man ir slikti, bet es tev slavēju par dziedināšanu. Un tā, kādus 3-4 mēnešus, nevis 3-4 dienas, un tas kungs dziedināja. Un es domāju, ka tu nemaz neatceries, tu nevari pateikt to punktu, kurā punktā tu tiki dziedināta, kurā brīdī tu tiki dziedināta. Dažreiz tas ir process. Ticība ir ne tikai intelektuāli piekrist, ticība ir rīkoties pēc šī vārda, un tas mums kaut ko maksā. Un tas mums maksā.
Un tas mums dažkārt maksā to, ka Dievs teica, ka tu iesi caur ūdeni, caur uguni, es būšu pie tevis. Kad tu iesi caur ūdeni, es būšu pie tevis. Nevis tad, kad tu neiesi, bet mīļais, tad, kad tu iesi, tad es būšu pie tevis. Vēlams mums piedēļ, viņš saka, tu paliksi tajā, tu saliks tajā, tu tajā noslīgsi. Bet mums vēlam jāsaka, tu tajā sadegsi, tu paliksi, es iziešu tam cauri, jo tā kunga vārds saka, ka viņš būs pie manis. Viņš izvedīs man tam cauri. Amen. Jūs esat piedzīvojuši noteikti savā dzīvē, bet tie izaicinājumi ir viņi bieži nāk mūsu kristiešu dzīvē ir rakstīts, stāviet vēlnam pretī, un viņš bēgs no jums. Ja, stāviet viņam pretī. Mums gribas apsēsties krēslā un redzēt, ka viņš bēg no mums. Bet viņš tā nedara. Tikai tad, kad mēs stāvam pretī, mēs varam ar jums ieraudzīt, ka viņš bēg no mums. Mēs gribam redzēt, ka vēlas palikā bēg. Mēs gribam redzēt. Bet stāvēt pretī nozīmē stāvēt pretī arī tad, kad tev ir naudas nav mājās. Kad tev veselība varbūt nav, kad tev ir uzbrukumi, kad tavi kaimiņi varbūt burās, es nezinu, ja? Tad tev ir jāstāv ar Dievu tad, kad viņš jau tik pienācis tik tev tuvu, kad tu viņu elpu savā sejā jūti, kad tu viņu izsmēklu savā sejā jūti, kad viņš tev saka, kur ir tavs Dievs, tad tev ir jāstāv mīļais pretī viņam. Tā saka man Bībele, un tavu Bībele, un mana Bībele. Ja vien viņi nemelo, un mēs zinām, ka viņi nemelo, tad man un tavu Bībele saka, un mēs redzēsim to, ka vēlns bēg no mūsu dzīves. Amen. Mēs bieži mums šeit nāk apsēsties, un lai mūsu vietā viss izdara, lai mums uzliek tikai rokas, un mūsu kristīgā dzīve mainās, un viss mainās. Un es esmu par to domājus, un esmu runājuši šī tendence, kas ir šodien. Es nezinu, cik viņi ir pareizi, bet man liekas, ka kaut kas nav kārtībā. Ka kaut kas arī ar to viņiem nav kārtībā. Ka es jūs neatturēšu nākt priekšā, bet es esmu neskaitāms dievkalpojumus redzējusi, kad cilvēki protams nāk, viņi gaida to mirkli, kad viņi pūles izgāžas priekšā, ar domu par mani palūgs, un viss būs brīnišķīgi. Bet Bībele tev saka, ka tev ir jāmācās stāvēt viņam pretī. Tev ir jāmācās viņam stāvēt pretī. Tev ir jāmācās viņu vārdu. Amen. Manā jaunībā šādu parādību nebija tik daudz. Saprotiet, es jūs aicināšu jūs priekšā, es jūs aicinu nākt priekšā, bet ir kaut kas, ko Tevs kungs grib individuāli tev personīgi iemācīt, lai mēs arī šķirās Dieva lietās nekļūstam, kā cits tikai par man lūgs. Dievs grib tev pacelt kā karavīru, lai tu esi, kas iestājās, un lai tu esi tas, kas lūdz par otru, lai tu esi tas, tu, kas esi šodien, tas kungs uz tevi runā, ka viņš tev grib pacelt, lai tu vari nest tā vājākā nastas, lai tu neesi tas, kas vienmēr ir nesams kā nešļava. Amen. Es nedomāju, ka tas aizies tā un ka es par to runāšu. Bet Dievs zina, viņš grib mūs sastiprināt, viņš grib mūs darīt spēcīgus, lai mēs neesam tādi vāji, drebulīgi, lai mēs nostājamies visā bruņojumā, lai mēs prasām no kunga, kungs aizdedzina man ar spēku. Ecekavs redzēja šos sausos kaulus, un viņi jau sāk atdzīvoties, un Dievs saka, sludini dzīvības garam. Sludini dzīvības garam, lai tas nav tajos kaulos. Šodien kristietībā arī par sevi es varu teikt, es bieži jūtos kā kaulu čupa. Mēs bieži sakām, es esmu dzīves mironis, varbūt mēs nesakām, bet dažkārt tā ir. Kas to var pārmainīt? Dzīvības kars, svētais kars, dzīvības kars, svētais kars. Tas, kas nāks mūsu kaulos, tā būs uguns, mīļie. Tā būs uguns, no tā sāks atmoda.
un Dievs nekad bez cilvēka līdzdalības nav darījis nevienu brīnumu. Attiecības, Dieva un cilvēka attiecības. Arī jaunajā derībā, ko es jums tikko izstāstīju, cilvēkam bija kaut kas jādara, lai notiktu brīnums. Izkāpusī roka bija jāizstiepj, akliem bija jāiziet līdz tīkim, lai nomaskātos. Un daudz, un pārsvarēja, ko mēs lasām. Brīnumu notika tad, kad cilvēks kaut ko darīja, tad Dieva brīnumu nonāca. Kāpēc, kas es esmu? Kāpēc es vispār esmu? Kāds ir mans mērķis? Mēs kristieši uzdodam šādu jautājumu sev. Ādams, tad, kad viņš tika pamodināts, noteikti domāju, ar kādu mērķi Dievs mani radījis, ja? Dievs iepūt dzīvību Ādamā, viņš tapa par dzīvu dvēseli un uzmodās. Un viņš noteikti domāja, ar kādu mērķi Dievs ir radījis mani. Mēs Dieva vārdā paskatīsimies, jo mēs gribam mērķiecīgu dzīvi. Vorenam ir grāmata mērķiecīga dzīve. Jūs zinu, par ko es runāju. Un esot viņi pārdod apmēram 38 miljoniem cilvēku kristiešu. Tas nozīmē, ka 38 miljoni, ja grāmatas pircējs viens pats lasa grāmatu, bet iespējams, ka šo grāmatu vairāk izlasa, tad tik daudz miljonu kristiešu nezina, uz kuriem viņi iet, kas ir viņu dzīves mērķis. Ja? Dzīves mērķi mums var atklāt tikai viena grāmata, un tā ir šī grāmata. Tā ir šī grāmata, kas mūsu dzīvē iedod mērķi. Šī grāmata no viena vāka līdz beigām. Jūs taču nelasat romānu, 1/3 no beigām. Jūs sākat grāmatu lasīt ar sākumu. Jo, ja nav sākums, mēs nevaram saprast grāmatas nobeigumu. Un grāmatas sākums arī runā, ja mēs zinām šīs zīmes saprast. Viņas runā par to, ko grāmatas beigas par ģēru kāzām. Amen. Tur, kur Dievs rada cilvēku un cilvēkam dot palīgu. Dieva vārds, mēs esam atpestīti, un cilvēks ir radīts vienu iemeslu dēļ, lai Dieva vārda slava tiktu atjaunot uz zemes. Jūs dzirdējāt mani? Mēs tikām radīti un pestīti ar vienu mērķi. Nevis, lai nodzīvotu savu dzīvi kaut kā sitoties un guļoties, nedomājot tikai par saviem maksājumiem, par saviem, varbūt, kredītiem, par savu izglītību. Mēs tiekam radīti joprojām ar vienu mērķi, lai Dieva vārda slava tiktu atjaunot uz zemes. Mīļie, atcerieties šo. Tu tiki atpestīts, lai Dieva vārda slava atjaunotos šajā zemē. Artur, tādēļ Dievs tevi ir aicinājis kalpošanā, lai Dieva vārda slava tiktu atmest uz šīs zemes. Un es tev saku, tev ir liels ceļš vēl priekšā, un Dievs tev mācīs, kā viņam uzticēties, kā staigāt viņa valstībā, kā pilnveidot ticības likumu. Tu esi saukts pie viņa īpašā veidā tādēļ, lai Dieva vārda slava atjaunoties šajā zemes pleķītī un iespējams pāri tās robežām. Amen. Jā, no Dieva skatījuma mēs tikām radīti ar mērķi, un tā ir viņa atslēga visam. Mēs esam daudz locekļu, jā? Viņš ir galva. 1. Korintiešiem 12:27 varam izlasīt. Jūs man ceļat rokas, man liekas, es varu gari, man te ir ļoti daudz sakonspektēts. Es varu ļoti gari uz jums runāt. Ja jūs vairs nespējat sekot, vai jums kļūst garlaicīgi, jūs varat man darīt to zinām. Un lūdziet par mani. Klausieties un lūdziet. 1. Korintieši 12:27. 27. Jā, es esmu nobrījājuši. Bet jūs esat Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Ja? Mums ir jāsaprot locekļi. Mēs esam daļa no dzinēja. Citādi šī Kristus miesa, šī ierīce nedarbojas. Mēs esam katrs vajadzīgi.
otrkārt par apustuļiem, otrkārt par praviešiem, treškārt par mācītājiem. Tad devi spēkus brīnums darīt, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Mēs esam ķermenis, ne tikai katrs pats par sevi. Viņš ir galva. Ja mēs gribam saņemt atklāsmes, ja mēs gribam saņemt brīnumus, ja mēs gribam saņemt atbildes, mums ir jābūt saistītiem ar miesu, jo ķermenis tiek vadīts no kurienes? No galvas viņa. No galvas viņa. Mums ir jābūt saistītiem viens ar otru. Vai vienmēr tas ir patīkami? Nevienmēr tas ir patīkami. Ja? Amen. Bet mums ir jābūt tādiem. Mums ir jābūt šajā miesā, lai mēs saņemtu atbildes no galvas, no Kristus. Dzīvība nāk no tā kunga. Mēs esam ķēdes posmi. Patiesībā es runāšu par Dieva valstību, ar ko es jau sāku. Dieva valstība ir kur? Viņa nenāks redzamā veidā, Dievs teica, Jēzus teica, Dieva valstība ir kur? Mūsos. Un mēs šodien paskatīsimies, kā šo Dieva valstību, kas ir mūsos, dabūt ārā no sevis. Un kā dabūt ārā? Un kā likt viņai izplasties šeit Dieva valstībai no mums ārā? Kā to izplatīt uz ārpusi? Kā piepildīt savu aicinājumu? Kā veikt savas funkcijas ķermenī? Ādamam tika teikts, augojieties un vairojieties, ja? Jo sēkla rada līdzīgu sēklu. Amen. 1. Mūzes 1:26 mēs skatīsimies, kur cilvēks tika radīts un kur cilvēks nonāca, tad, kad viņš pazaudēja, tad, kad viņš sāta un apmānīts tika. 1. Mūzes 1:26. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības, tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā un pār lopiem un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Tātad cilvēks tika radīts ar mērķi, ar kādu mērķi, ar aicinājumu. 1. Mūzes 1:26, jā, lai viņš valdītu, lai viņš būtu galva. Tālāk 1. Mūzes grāmata 7. 8. pāns, un Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes piešiem, un iedves viņa Āzijas dzīvības dvašu, tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Un Dievs tas kungs dēstīja dārzu Ēdenē austrumos, un viņš ielika cilvēku tur, ko bija veidojis. Tātad cilvēks tika radīts no zemes piešiem ārpus dārza. Ievērojat? Ārpus dārza. Tad cilvēks tiek ielikts dārzā. Pēc tam, kad viņš krīt grēkā, Ādams un Ieva, viņš tiek izcīts ārā. No kurienes? No dārza. Dārzā viņam bija jāstrādā. Dārzā viņam nebija jāstrādā. Viņam bija jāsargā. Viņam bija jāsadarbojas ar Dievu. Tad, kad viņš tika izcīts ārā no dārza, viņam bija grūti, ar sviedriem baigā jāsāk strādāt. Ko Dievs nolika pie dārza, ko mēs lasām tur? Ķerus, ja? Neviens, lai dārzā netiek iekšā, ja? Un tur neviens nevar tikt iekšā. Tas simbolizē garīgu lietu. Ja jūs gribat, tas simbolizē arī Jēzu Kristu. Tās bija divas dažādas vietas. Dārs un ārpus dārza. Cilvēks tika veidots ārpus dārza, kad viņš tika izcīts no dārza. Ārā viņš nonāk atpakaļ ārpus dārza. Spējat man sakot līdzi? Viņš kļuva ārpus dārza par cilvēku, kuram bija vienkārši jāizdzīvo. Ir pazīstami šie vārdi. Mēs esam kļuvuši par cilvēkiem bieži, kuriem ir vienkārši jāizdzīvo. Materiālā ziņā, visādā ziņā. Tāpēc, ka mēs esam izdzīti ārā no kurienes? No dārza, kur cilvēks staigājas sadraudzībā. Ir tikai viena vieta, garīga vieta, kur nav ar sviedriem jāstrādā. Tas ir dārzs. Mums ir jācenšas atgriezties šajā vietā, šajā dārzā.
procesā, bet kā tas ir iespējams? Mēs taču negribam būt tikai par izdzīvotājiem, par visu tikai uztraukties. Ja? Mums pietrūkst šis šalom, miers. Dievs radīja cik dienās pasauli, kurā dienā viņš radīja cilvēku 6. un 7. kas bija atpūtas diena. Ko cilvēks darīja 1. dienā, kad viņš tika radīts nākamajā dienā? Viņš dzīvoja Dievu mierā šajā šalomā. Viņš atpūtās. Tad, kad viņš zaudēja sadraudzību ar Dievu, tad viņam zuda arī šis miers ar Dievu. Kad viņš bija ārpus dārza nonācis, viņam bija svētdien baigā jāstrādā. Nebija vairs šī adusa Dievā. Jūs varētu domāt, uz kurien vaina ved šajā vārdā, šajā dievkalpojumā. Tad, kad mēs aiziesim mazliet tālāk, jūs ieraudzīsiet šo kopsakarību. Jums kļūs interesanti. Varbūt tagad jūs nespējat saprast, par ko es runāju, kāpēc es runāju šādas lietas. Mēs dzīvojam, tāpēc, ka mēs dzīvojam novaldētā pasaulē, bet mums tā nav jādzīvo, jo mēs dzīvojam Dieva valstībā. Mēs, kas esam Jēzus Kristu pieņēmuši. Jānis Kristītājs, ko teica, valstība ir atnākusi. Kā mums to paņemt, kā mums tajā dzīvot? Dārzā Ādamam bija, visu piešķīra Tēvs, viņam pašam nebija sev jānodrošina, vai ne? Viņam nebija jāstrādā ārpus dārza, viņam jāstrādā. 90% arī no mūsu lēmumiem, mīļie, ir kā nopelnīt, kā samaksāt par dzīvokli, kā izdzīvot. Bet ja mēs dzīvojam Dieva valstībā, tad 90% no mūsu lēmumiem tiek pieņemti neatkarīgi no tā, kas notiek kur? Uz šīs zemes. Tad šī visa mūsu nodrošinājums iziet no kā? No Tēva. Bet mēs esam iemācīti šajā sistēmā rīkoties noteiktā veidā. Mēs to mācāmies, mīļie, 12 gadus skolā. Pēc tam mēs vēl mācāmies augšskolā, un daži mācās vēl kādā augšskolā. Un viss ir par to, kā šajā sistēmā, kas patiesībā šī zemes sistēma ir ienaidnieks sistēma, kā tajā izdzīvot. Bet mums ar jums ir jāiemācās, kā dzīvot Dieva valstībā. Ja? Tas skar finanses, tas skar arī veselību, tas skar katru mūsu dzīves jomu, jo tad notiek šis brīnums. Mums ir 2 valstības, un jautājums ir, kā izkļūt no vienas ārā un nonākt otrā citādi. Mēs nenodzīvosim dzīvi, kas ir pilns miera. Tad mēs noskaidrojam, ka ir Dieva valstība, ir vēlna valstība. Simboliski es jums to parādīju, kā ārpus dārza un dārs. Ja? Šodien mēs zinām, Dieva valstība ir mūsos, šeit ir kaut kas no tā dārza iekšā, bet ārpus tam, kas ir šī vēlna valstība, kur mums ar pūlēm, ar svidriem vaigā ir jādzīvo un jāstrādā, lai sev nodrošinātu un dabūtu visas lietas. Tā, varu sakot, mēs domājam, debesis ir tikai nākotnē, ja? Bet mēs arī šajā dzīvē varam dzīvot pietiekamībā. Un Dievs mums to grib iemācīt. Dievs grib iemācīt, kā tikt pie tiem kārotajiem brīnumiem. Jēzus teica, Dieva valstība ir šeit, viņš teica. Un mums ir iespēja šai Dieva valstībai pievienoties. Vēls ir mērs. Viņš ievad maldos, viņš mūs ir iemācījis dzīvot savā valstībā, kas rada nāvi. Ēģiptes zeme, tas ir prototips ienaidnieks zemē, verdzīgas zemē. Kanānas zeme, kas ir prototips brīvības zemē. Tur, kur ir viss nodrošinājums, kurā mēs gribam dzīvot. Vai mēs cīnāmies par savu brīvību? Es esmu to te pierakstījusi. Mēs neesam nolemti būt par vergiem. Mēs nevaram dzīvot Ēģiptē un gaidīt apsolītās zemes labumus. Abi kopā nestrādā. Ēģiptietis un izrēlietis kopā nestrādā. Tas ir kā sajaucies koks. Kad mēs strādājam un kad mēs pareizi saliekam prioritātes, kas notiek, Dievs mūs tur satiek. Ziniet, kas tas ir par vārdu? Dzenieties pēc Dieva valstības un viņa taisnības.
tad visas lietas jums tiks piemestas. Un tas ir tas. Dievs mūs tur satiek tajā vietā. Bet, kad mēs pārkāpjam viņa likumus, mēs dzīvojam nolādētā sistēmā. Derības nozīmes mērķis ir, lai vēlnam nav legālas tiesības mūsu dzīvē. Lai mēs sāktu atrasties zem citas varas. Vēlns ir šīs pasaules dievs, un tas kungs nav šīs pasaules dievs, bet ir kāda likumīga juridiska sistēma. Viņš Ādamam Dievs deva likumīgas tiesības par visiem radījumiem, kamēr viņš palika dārzā. Dārs ir kā varas centrs simboliski. Ādams atdeva vēlnam varas atslēgas. Saprotiet? Tas kungs valdīja pār zemi caur ko? Caur Ādamu. Un Ādams atdod šīs varas atslēgas vēlnam. Un tam kungam nav vairs likumīgas tiesības. Notika šajā brīdī, notika šī varas maiņa. Caur vienu cilvēku grēks atnāca uz zemi, un caur otro Ādamu, kas ir Kristus, atnāca dzīvība. Vara tika dota, šīs varas atslēgas maiņa notiek. Jēzum. Cilvēks ir instruments. Mēs esam instruments, lai atgrieztu Dieva slavu uz zemes. Tāpēc Dievam mēs esam vajadzīgi, lai atjaunotu Dievu vārdu uz zemes. Es gribu jums vēl parādīt, kas notika tad, kad Jēzus izcīna dēmonus, bet tos neiznīcināja. Tas parāda to, viņa dēmoni teica, nav vēl pienācis tur priekšlaiks, es atnācis mūsu mocēt. Katrs dēmons zina, ka viņam pieder, ka vēlnam pieder šī vara uz zemes. Ja? Tu priekšlaiks, es atnācis mocīt. Dēmoni saprot likumu. Viņiem ir vara un spēks uz šīs zemes, kamēr viņi ieraudzīs ko? Jēzu, balto zirgu, kamēr viņi ieraudzīs. Tātad ir ienaidnieku valstība un ir Dieva valstība. Kā Dieva valstība pārnes šeit? Ir sistēma un ir ceļš, kā to darīt. Tātad, kad tika radīta zeme, kam tika dota vara Ādamam? Likumīgā vara pārgāja no Dieva Ādamam. Kad Ādams sagrēkoja, viņš visu likumīgo varu atdeva vēlnam, viņš atdeva visu likumīgo varu viņa apgādībai. Un otrā vēstule korintiešiem 4. nodaļa 4. pants saka, kuriem šās pasaules dievs ir apstulbojis un neticīgās sirdis, lai tiem nespīd Kristus godīgs evaņģēlija gaišums. Un šeit arī mēs varam ieraudzīt, šīs pasaules dievs ir apstulbojis ko? Sirdis. Man liekas, citā tulkojumā ir rakstīts prātu, acis apstulbojis, lai tie neredzētu. Un lasīju, Pāvils, ja nemaldos, raksta, lai viņiem nokrīt tās zvīņas, ja, no acīm, lai viņi ieraudzītu godības evaņģēliju. Pāvils to raksta. Nevaru pilnīgi koncentrēties šodien. Un šīs rakstu vietas sasaucās. Pagātnē tikai vienam dzīvniekam, drakonam, esot bijušas zvīņas uz acīm. Un ziniet, kas ir drakons? Drakons jau ir vēlnu simbols. Kas apstulbo šīs rakstu vietas? Parāda to, ka vēlns apstulbo neticīgo sirdis. Tādēļ, kad mēs lūdzam par saviem tuviniekiem un viņu glābšanu, mēs varam lūgt šo apustuļu lūgšanu, lai nokrīt šīs zvīņas no viņu acīm, lai viņi sāk ieraudzīt evaņģēlija gaišumu. Mēs vainojam cilvēks, bet Bībele mums saka to, ka viņi nespēja redzēt tādēļ, ka viņiem ir šīs zvīņas, vēlns ir uzlikt šīs pasaules valdnieks, ir uzlikt šīs zvīņas uz acīm. Un es ticu, tad, kad mēs tā sākam lūgt par saviem neatpestītajiem tuviniekiem, par saviem draugiem, šādā veidā, ko Bībele jaunā darījuma mums māca, un kad mēs saprotam šo būtību, tad Dievs dara. Tad Dievs dara. Šīs zvīņas tiek noņemtas
noņemtas un tikko zviņas tiek noņemtas, viņi sāk redzēt, kas Saulam bija. Viņš kļuva akls. Jā, tas arī sasaucās ar šīm rakstvietām, ar acīm kaut kas. Viņš fiziski kļuva akls, bet arī simboliski tas var nozīmēt. Šīs pasaules Dievs bija viņa acis apstulbojis. Viņš vajāja kristiešus. Un tad, kad šī gaisma atspīdēja viņam uz Damaskas ceļa, tad viņš ieraudzīja. Tad viņš iemīlēja Kristu. Tad viņš kļuva par sekotāju. Tad viņš bija gatavs viņu dēļ ciest. Tad viņš teica, es visu uzskatu par ko, par mēsāņu, ja? Lai tikai viņam sekotu. Tad, kad nokrīt šīs zvīņas, viņa tā mēs varam lūgt par cilvēkiem. Varbūt kāds šeit ir gadiem lūdzis par kādiem cilvēkiem, jūs esat izmisuši un nezināt, ko darīt. Iespējams, Dievs savu svēto garu šajā brīdī runā uz jums sacīdams, sāc lūgt tā, kā jaunā darība saka, lai šīs apstulbosās acis, šīs acis, kurām ir zvīņas iekšā, tieši pēc rakstiem. Es nevaru jums amazumieklī nocitēt. Šo rakstu vietu var nocitēt? Jā. Bet jūs zināt, par ko es runāju, jā? Mēs varam lūgt ar šo Dieva vārdu, un mēs varam sagaidīt tad rezultātu, ko Dieva vārds mums apsola. Lai viņi sāktu, kā lūdzu? Jā, tiesības, jā, ja vēlams drīkst apstulbot, viņam ir likumīgas tiesības, un mēs jau izgājām no šī ēdenes dārza un ieraudzījām, kā Ādams viņam atdeva šīs likumīgās tiesības, un šodien viņam ir likumīgas tiesības uz cilvēkiem uz šajā zemē, bet mēs varam iestāties ar šo lūgšanu par viņiem. Mēs varam iestāties arī par savu tautu, lai šīs apstulbotās acis, lai šī vēršanās tagad ar vien dziļāk, vairāk pagānismā, lai šīs apstulbotās acis, lai šīs zvīņas tiek no viņiem noņemtas, jā? Šie cilvēki nezina, kur viņi iet, jo ja ir cilvēks akls, viņš taču nezina, kā akls aklam ceļu var rādīt. Man Bībele saka, un tavējā arī. Tādēļ Sātans cenšas arī mūsu kristiešu dzīvi daudzkārt padarīt nožēlojamu. Jā, viņš ir zaudējis mūsu dvēseli. Mūsu dvēseli ir izpirkta. Mēs nonāksim debesīs, bet viņš var paralizēt Dieva darbu šeit virs zemes. Mēs tā, kad mēs domājam par sevi, es zinu, un mēs nopūšamies, kad ir grūti. Es gribu debesīs, jo mēs zinām, ka mūsu dvēseli ir atpestīta. Mēs aiziesim uz debesīm, bet mums ir dota autoritāte un mums ir dota vara. Un mēs paskatīsimies, kādu likumu ir jāiedarbina, lai šī vara sāktu darboties. Un mums nav jādzīvo nožēlojuma dzīve. To es saku sev un to es arī saku jums. Mums ir Dievs teicis, lai jums ir dzīvība un dzīvības pārpilnība. Kas pēdējie, par kuriem mēs zinām, dzīvoja šādu dzīvi, dzīvības un dzīvības pārpilnības pilni, tie bija apostuli. Viņi dzīvoja šādu dzīvi, dzīvības un dzīvības pārpilnības pilnu, par ko Jēzus teica un apsolīja viņiem. Man jau jūs nav jāpārliecina, bet rakstu vietas, vēl kas ir ķēniņš, Mateja 4. nodaļā, 8. 9. pantā, viņš rāda, kam Jēzum visas pasaules valstis, un viņš saka, ja tu tikai pielūgsi mani, tad es tev tās došu. Ja? Tas nozīmē, ka viņam ir vara pār šo zemi. Mateja 8.29 jūs varat pierakstīt, kur dēmons saka, vai tu esi atnācis mūsu priekšlaikus mocīt. Ja? Tad mēs nonācām tik tālu, to sapratām, kāda cilvēks tika izdzīts no ēdenes, viņš sāka dzīvot nolādētā sistēmā, vēlnas sistēmā. Bet tagad paskatīsimies 1. Mūzes grāmata 12. nodaļa. Tur kaut kas notiek, un mums šī varas maiņa ir jāsaprot. Un tas kungs sacīja uz Ābrāmu, izej no savas zemes un savas silts, no savu tēva namu uz zemi, kur es tev radīšu. Un es tev darīšu par lielu tautu, es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tev svētī, un nolādēšu tos, kas tev nolāda, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Šeit kaut kas notiek garīgajā jomā. Dievs šeit atver tā valstības likumu. Visu laiku mēs redzam un runājam par lāstu, un šeit Dievs Ābramam saka, izej no tās zemes ārā, un tur, kur tu iesi,
5. mūzes grāmata, tur ir vēl, es teikšu, vēl trakāk un nesaprotamāk šajā kontekstā. Tur ir, es nevēršu vaļā 5. mūzes 6. nodaļa, 10. 11. 6. nodaļa, 12. pants. Tur tā doma ir, ko tu neesi dēstījis, tu ievāksi. Namus, ko tu neesi cēlis, tur tu dzīvosi. Un tā tālāk. Es vienā dievkalpojumā teicu, vai tu gribētu dzīvot namā, par ko tu neesi kredīt maksājis? Vai tu gribētu dzīvot namā, kuru tu neesi cēlis? Vai tu gribētu ievākt augļus no dārza, kuru tu neesi vēstījis? Nu, būsim godīgi, gribētu. Nevis kredīt kā pakarināt, vai ne? Nevis kādam maksāt, es nezinu, lai kāds pagāts uz tavu rēķinu kļūst. Mēs gribētu. Un šeit notiek kaut kas nesaprotams. Viņš to saka. Viņš saka, tur ārpus dārza par svingriem vaigā strādās un ar pūlēm te viss nāksies. Un šeit 5. mūzes grāmatā viņš saka, tu dzīvos namā un tu dzīvos pilsētās iespējams, ko tu neesi cēlis. Šeit kaut kas notiek. Šeit mums kaut ko Dievs arī šodien parāda. Tad, kad tu izdeji no Ēģiptes ārā, tad, kad tu ej uz apsolīto zemi, tu vari sākt dzīvot citā sistēmā. Tu vari dzīvot zem citas varas, sākt dzīvot zem garīgas varas. Es to došu, Dievs saka, tu nebūsi vairs tajā sistēmā. Es tev to došu. Tev nebūs 8 stundas vai 12 jāstrādā, lai to sasniegtu. Es tev došu. Kad tu steigās manos likumos, Dievs saka, tad, kad tu dzīsies pēc manas valstības, ko tev būs jānopelna. Es jūs te neaicinu uz bezdarbību un bezdarbniekiem, ja? Bet jūs saprotat domu, par ko es runāju. Šajā vietā, kur mēs satiekamies ar tā kunga interesēm, ar tā kunga sirdi, viņš saka, es tev apgādāšu, es tev došu, tev nebūs jānopulās, tev būs piemetamā daļa. Mēs mazliet vēlāk parunāsim par bagātību un piemetamo daļu. Tā nav tādā izpratnē, ka plūstošā upē mēs uzceļam dampļus un visu upe aizdampjējās, ka Dieva straumi nevar tālāk plūst. Mums ir jādzīvo pietiekamībā. Tas nenozīmē, ka mums ir jābūt bagātiem, bet tas nozīmē, Dievvārds to saka, mums ar vienu būs vairāk nekā mums pašiem būs vajadzīgs. Un es kādam brālim teicu, mums katram ir vairāk nekā vajadzīgs, tādā lielākā izpratnē, vai ne? Vai ne? Mums taču ir vairāk krūzītes nekā viena tikai man. Mums ir vairāk apakšmasītes nekā viena. Mums ir vairāk apģērba kleides nekā tikai viena, vai ne? Mums ir pietiekamība. Par to Dievs saka, ka viņš apgādās ar visu, kas nepieciešams. Tas nozīmē nevis bagātība. Bagātības labklājības sludinātāji šo vārdu ir. Viņi ir izkropļojuši. Mums ausīm bieži nepatīk tas dzirdēt, bet Dievs runā par pietiekamību, ka tev pietiks pašam mīļais, un tev paliks arī labiem darbiem. Par to Dievvārds runā. Tas ir tas punkts, kur Dievs grib satikties ar mums. Amen. Salma pamācībās rakstīts, tā kunga svētība dara bagātu, un ko neatnes līdzi? Ko neatnes līdzi? Tā kunga svētība. Nē, skumjas neatnes līdzi. Salms saka, jā? Mans tēvs zina manas vajadzības. Man nevajag kaut, man nevajag galēt, man nevajag 101 reizi vienu to pašu lūkšanā teikt. Kungs zina manas vajadzības. Es ticu tam, mīļie. Es 100% tam ticu. Es 100%, jo es vairāk esmu kristieti, vairāk manas kristiešu stāsts ir. Es vairāk tam ticu. Es tam ticu. Es pēc tā rīkojos, mīļie, un es to savā dzīvē piedzīvoju. Es neesmu bagāta tādā izpratnē, kā cilvēks saprot bagātību. Man varbūt ļoti daudz lietas nav pēc tādas izpratnes. Es varbūt neesmu vidusšķīra, bet man visa kā pietiek. Un es redzu, kā tas kungs ir uzticams savam vārdam, un viņš svētī. Un es jums gribu teikt, viņš grib, lai mēs dzīvotu straumē. Straume, kas ir? Upes straume plūst. Upes straume plūst.
esmu to teikusi, kad Viljams vienkārši nomira, kurš bija uzcēlis ļoti daudz dievnamus, kurš bija pievērs Kristumu, 1000 cilvēku varbūt. Viņa kontā laikam, kad viņš nomira pie $5. Viņš nebija nekādas uzkrājumus izdarījis, bet caur viņa dzīvi plūda. Tad, kad tu redzi, ka tavam brālim vai tavai māsai ir vajadzība, tev nav 5 stundas uz ceļiem jāstāv un jālūdz, kungs, ko man darīt? Ja tu redzi vajadzību viņa dzīvē, ja tu redzi vajadzību, tas kungs jau uz tevi runā, mīļais. Ja tu redzi vajadzību, tev nav jāgavē un jālūdz par to. Ja tev ir kaut kas pie rokas, ko dot, tad tev ir jādod. Dievs grib straumi. Tādēļ, ka mēs taisām dampjus, ka mēs paliekam turīgāk un bagātāk un uztaisam dampi. Dampis pareizi saka, tas ir tāds, jā? Tā kā bēbri tāri, jā? Tad tā strauma, ko viņi nevar plūst. Tas kungs grib, lai strauma plūst. Un es šeit apstāšos. Un es Arturam prasīju atļauju, bet es Artur runāšu par to. Un es runāšu par to. Jo tas ir, es runāšu ar jums par to, bet tas kungs liks manā sirdī. Viņš pagājušā nedēļā man atrakstīja e-pastu, un viņš ar mani lūdz par to. Viņš ir aicināts kalpošanā. Viņš ir jauns. Tev ir tikai 25 gadi. Viņam ir ģimene un maz bērniņš, ko Dievs ir brīnumainā veidā ciedinājis. Un lūkšana tīkls Latvijā ir tikai viens. Un es zinu, ja es piezvanīju uzrakstu Arturam, es zinu, ka viņš iestājās un lūdz. Un pagājušā nedēļā viņš un raksta, Maira, es nezinu, ko darīt. Es nevaru vairs, man nepietiek. Es zinu, ka viņš grib dzīvot pietiekamībā, tikai es nerunāju par bagātību. Man ir jāiet strādāt, bet tad es būšu sadalīts 2 uz pusēm. Puslaiks kalpošanā un puslaiks, lai apgādātu ģimeni. Un es viņam lūdzu atļauju, jo manā sirdī bija runāt, varbūt jūs nezināt. Viņš ir pilna laika kalpotājs. Ja? Un ja jums ir sirdī viņu atbalstīt personīgi, ne tikai lūkšanas tīklu kalpošanu, tas viet, es nezinu, ja, bet viņu personīgi atbalstīt, tad es šodien jūs uzrunāju. Es jūs šodien vienkārši viņai uzrunāju. Es jūs uzrunāju. Dievs, es jūs uzrunāju, bet ne tas, ka es izdaru, es negribu ne uz vienu spiedienu, bet vienkārši es daru to zināmu. Es jūs uzrunāju. Un tad, kad Dieva gars jūs pamudina dot, saprotiet, tas var būt pat cilvēks uz ielas, kad svētais gars pamudina iedot tam cilvēkam, vai nopēc tam cilvēkam, vai es nezinu kādā veidā, tad svētais gars zina. Tad, kad tu savu sēku tev šķiet, es taču iemetīšu viņu būtiski izkaltušā zemē, tur lietus nav bijis, man tur izskatās, man tur nekas neuzaugs. Bet ar tādu aprēķinu mums vispār nav jādod, kad tas kungs runā, mēs to darām visās jomās. Un svētais gars zina, tad, kad tu iemetīsi savu sēgu, tur viņš liks, tad pēc tam sekos lietus tavā dzīvē. Un lietus nozīmē svētība. Tas vienmēr nenozīmē tikai finanses, mīļais. Tas nozīmē veselību. Tad, kad tu esi slims, tad tu tikai saproti, kāda svētība ir, kad tev ir veselība. Kāda svētība, ka tev ir labas attiecības mājās. Kāda svētība tā ir, ka tev ir labas attiecības darbā ar kolēģiem. Svētība tad seko, mīļie. Bet nedariet nekad, kad cilvēki jūs spiež. Nekad netaisiet savus maciņus un vaļā, tad, kad cilvēki jums izdara spiedienu. Tad, kad cilvēks saka, atsūt $57 un pēc, es nezinu, 57 dienām tev būs tas un tas. Tas tā nav. Tas tā nav. Nepadodieties spiedienam, bet sakojiet, ko svētais gars, ko viņš kādā veidā, viņš šo valstību grib iznest ārā no jūsu sirdīm un Dieva vārdam slava būtu virs šīs zemes. Es zinu kādu liecību, ko kādam brālim bija liela ģimene. Tas nebija šeit, tas citā zemē. Un Dievs saka, tos dolārus, pa ko bija ieplānot jauno mašīnu, jo šo lielo ģimeni viņi nevarēja citādi pārvietoties, ja bija vajadzīga mašīna. Un Dievs teica šos dolārus, es nezinu, cik tur tie dolāri bija, nebija 1000, iedodies
iesēja tur un tur. Un ziniet, tad pašam ļoti vajag upuris ir kas? Upuris ir tas nevis, kas man paliek pāri, bet upuris ir tas, ka es dodu, ka es atrauju kaut ko no sevis. Kas bija upuris? Jēzus bija upuris. Tēvs jau varēja no debesīm pamāt ar rokām, ja? Bet viņš deva savu dēlu, kas mira mūsu dēļ. Upuris. Un viņš šo naudu arī, tur, kur svētais gars viņam skubināja, viņš arī šo naudu atdeva tam cilvēkam laikam vai kalpošanu, es nezinu. Un pēc kāda ilga laika viņam piezvanīja skolas biedrs pēc 25 gadiem, kad viņi mācījās 6. klasē. Šis vīrs bija iedevis savam skolas biedram divriteni. Un viņš tad pēc 25 gadiem piezvan un jautā, vai es toreiz tev samaksāju par šo divriteni? Kas var atcerēties? Un viņš svētīja viņu ar tādu naudas summu, ka viņš nopirka 2 mašīnas. Dievs, mēs šādus stāstus zinām arī no savas dzīves. Dievs nekad tev kaunā neatstās. Svētība nozīmē, tā nav tikai nauda, tā ir saticība ģimenē, tā ir veselība, tās ir attiecības, tas ir viss. Bet mēs ejam tālāk. Iestājas 61. nodaļā, 7. pantā ir rakstīts par nodarīto kaunu, ko tu dabūsi. Cik kārtēju atlīdzību? 2-kārtēju atlīdzību. Bet mēs, kas esam nākuši no pasaules, mēs esam piedzīvojuši kaunu. Mēs esam piedzīvojuši dažādu veidu kaunu. Dievs tev saka, par tev nodarīto kaunu, tu saņemsi 2-kārtēju atlīdzību. Mīļie, tas ir Dieva vārds. Mums var šķist neticami, bet vai nu šis vārds ir patiesība, vai nu šis vārds nav patiesība. Un mēs ticam, ka šis vārds ir patiesība. Visās jomās. Es jau teicu, Jāņa 4.12 ir rakstīts, ja es teicu, jūs darīsiet tādus darbus, kā es darīju, un vēl lielākus darbus par šiem darīs. Un mēs jau runājam, ka pēdējie, kas to darīja, bija apustuļi, bet kas mēs esam aicināti tādu būt? Salmona pamācības 8.18. Bagātība gods ir manās rokās, Dievs saka. Bagātība un gods ir manās rokās. Mums ir jālūdz kungam gudrību. Dievs dod gudrību, kā man iegūt visu nepieciešamo. Dievs dod man gudrību. Nevis Dievs dod man brīnumu, dod man tikai brīnumu, dod man brīnumu, bet kungs dod man gudrību. Kā pie šī brīnuma tikt? Ko man darīt? Kā man rīkoties? Dod man gudrību. Kas lūdz gudrību? Salmons lūdz gudrību, ko viņš dabūja? Visu pārpilnību. Nu, es nedomāju, ka mēs šeit kā Salmons kāds dzīvosim, bet tas ir Dieva princips. Ja tu esi šeit Dieva valstības dēļ, tev būs cita domāšana. Tev būs bibliski domāšana. Nevis uz sevi vērsta, bet kā otram, kā svētīt, kā šajā straumē. Tas strādā vienmēr, jo tas ir likums. Tas ir kas? Tas ir ticības likums. Es neiešu pēc lapām, es drīz beigšu. Ticības likums. Ticības likums iedarbina šo varas maiņu, šo valstības maiņu. Saprotiet, par ko es runāju? Kad bija izsalkušais pūlis un vakars metās, un viņam nebija ko ēst. Atcerieties, tur bija 5 maizes un 2 zivis. Ja? Kungs, viņš visu varenais kungs bija. Viņš varēja radīt, pat vēlas zināja, ka viņš no akmeņiem var maizi radīt. Bet ko viņš teica? Nesiet šurp, ejiet apjautājieties, vai kādam nav kāda maizīt un kādas siltiņas. Nesiet šurp šīs 5 maizes un 2 zivis. Kāpēc? Pēc, ka viņš paņēma no šīs pasaules sistēmas kaut ko, lai cik savāk tas skan, ja? Viņš paņēma, un tajā brīdī, kad mācekļi ielika viņam rokās, ja? Viņi ielika viņam rokās šīs 5 maizes un 2 zivis Jēzus rokās, notiek kas? Notiek šī varas maiņa. Tad, kad es to sapratu, tas bija rītīgs sprādziens manī. Tā bija atklāsme, kad tu kaut ko paņēmi no šīs pasaules, no šīs pasaules sistēmas, naudu, kas apgrozās un daudz, kas ir šīs visa sistēma, kad viņš paņēma
paņēma šīs maizītes un šīs siltiņas un ielika, viņi ielika Jēzus rokās. Jēzus pacēlā acis, sveitīja un notika šī varas maiņums, tika iedarbināts valstības likums, mīļie, brīnums notika. Mēs varam vecā derībā lasīt, Elija iet pie tās sievas, kura baca zemē ir, ja? Un viņš saka, izcep tur, un vispār pirmo dod man, kā cebulis, vai ne? Bet viņš, tur mēs arī varam redzēt, viņš svināja šo ticības principu, šo valstības principu. Iedod vispirms Dieva valstībai, iedod, ieliec viņu rokās, notiks šī varas maiņa. Un par eļļas, par šiem eļļas traukiem, ja viņi būtu aizgājusi pa visu Izraēlu, ja viņiem būtu tāds ticības līmenis, viņi būtu kļuvusi par eļļas, es nezinu, magātu, ja? Jo eļļa būtu plūdusi. Cik traukus viņa apnesa, tik traukus eļļa piepildīja. Ja? Šeit arī kaut kas, ko Elija lika paņemt un apnest, un tad sāk šī varas maiņa notikt. Līdz es daudz man pārgāju pāris, man tāds sajūta, ka es jūs aizskavēju šodien. Bet man bija svarīgi jūs novest līdz šī vietai, lai jūs ieraudzītu. Tas ir ar mūsu finansēm. Mums liekas, Dievs tagad pieprasa mums 10, ja? Kāpēc? Bet es jums gribu likt ieraudzīt, tā ir svētība. Tās ir tās tagad 5 un 2 zivis. Mēs paņemam no turienes, mēs ieliekam kungu rokās, notiek varas maiņa, šīs sistēmas, šis nolādētais zelts, jāsaka, ja? Var tikt svētīts. Tas ir vispār interesanti, ka Dievs savas valstības darbas apmaksāja, paņem velnu naudu. Ja? Un tas ir ar visiem brīnumiem tā. Brīnumi, tā kā es saku, nenotiek paši no sevis. Tur ir vienmēr miedarbība. Cilvēks un Dievs. Un tad, kad mēs sekojam svētajam garam, tad šie brīnumi nekad nenotiek vienādi. Ja? Mūzus sita klinti, kā viņš pārgāja jūru, katru reizi viņam bija jāklausās, ko tas kungs viņam saka. Tas kungs grib iemācīt mūs, kā rīkoties, kā saņemt, kā savu brīvību saņemt, kā saņemt savu dziedināšanu. Varbūt tev ir jāpaliecina viņa vārds, varbūt tev jānāk uz aizlūgšanu, varbūt tev jāsauc mājās vecais, kas tev svaida eļļu. Svētais gars ir padomdevējs. Vai jūs sapratāt šodien? Vai jūs sapratāt? Es esmu mazliet skolotāja laikam. Es jau esmu teikusi kādā vietā, kad cietumā mācu, un kapelāni pēc tam teikt, viņi domā, ka tu viņus uzskati par, ka viņi nesaprot, bet es tā neuzskatu. Es vienkārši jums jautāju tādēļ, ka man ir svarīgi, vai jūs šo domu spējat izsekot līdzi. Jo es saprotu, ka es neesmu, ir dažādas dāvanas. Ir cilvēks, kas nostājās priekšā un var jūs iedvesmot. Ja? Bet man gribas jūs vairāk virzīt pa vārdu. Likt ieraudzīt, ko vārds saka. Ko vārds, lai jūs paliekat vārdā. Lai jūs iecementēt savas kājas vārdā. Lai nekādi vēji jūs neizpūš no vārda. Man ir svarīgi jums parādīt vecās derības kopsakarība ar jauno derību, jaunās derības kopsakarība ar veco derību. Lai jūs ievēlētu abas šīs grāmatas. Lai jūs ieraudzītu, ka šajā grāmatas sākumā ir vēstījums par Mesiju visu caur iet. Āmen. Āmen. Es laikam beigšu šodien. Āmen. Jā.